Labdien, jaunieši! Demokrātija darbībā. Lūkojoties caur Eiropas zaļā kursa prizmu, gūsim atziņas no Eiropas parlamenta deputāta un izzinošā spēlē iziesim cauri procesam no iniciatīvas līdz lēmumam Eiropas Savienībā. Esmu ļoti priecīgs būt šeit kopā ar jums. Vai vārds deal tiešām nozīmē kursu? Tad ko viņš nozīmē? Darījumu vai vienošanos? Jāvienojas ar cilvēkiem un jārunā par to, cik viņiem tas ir akceptējami. Mums pašiem būs iespēja saprast, izzināt, kā Eiropas Savienībā tiek pieņemti nozīmīgi lēmumi, kas uzlabo ikviena iedzīvotāja dzīvi. Eiropā jau ir pieņemts lēmums. Ir pāreja uz vienotu lādētāju visām mazajām elektroierīcēm. Kāds bija ceļš līdz šim lēmumam? Lēmumu pieņemšanā ir iesaistītas 3 galvenās institūcijas – Eiropas komisija, Eiropas parlaments un Eiropas Savienības padome, kas balso par to pieņemšanu. Mums būs jārīkojas ļoti precīzi un ātri, iejūties Eiropas politiķa ādā. Mums būs katram jāveic 4 misijas. Un jums pulksteņa rādītāja virzienā būs jāpāriet pie nākošās darba stacijas. Pirmajā stacijā viņi no iedzīvotāju vajadzībām mēģina tikt līdz likumam. Mūsu stacijā mēs iejaucamies kā Eiropas Savienība. Tev arī aiziet. Katram uz kartītes ir rakstīta kaut kāda situācija. Esmu devīgs cilvēks, mēdzu aizdot savu lādētāju citiem, bet aizmirstu paņemt atpakaļ. Tā bieži pērku jaunu dārgi. Tavas personīgās domas. Tomēr atcerēties. Paskatoties bankas kontā un saprotot, ka naudas vairs nav. Otrajā stacijā tad viņi iepazīstas, kādi tad ir tie Eiropas Savienības likumi. Mēs runājam par interešu lobēšanu Eiropas parlamentā un Eiropas Savienībā, kādām jomām tas ir izdevīgi un kādām netik ļoti. Pasēdēt, padomāt. Manuprāt, tirgotājs nepiekristu, jo tā kā no pircēja puses, ja tev ir 3 ierīces, tev vajag 3 dažādas lādētājus, tev jāiet uz veikalu un tev jāpērk 3 dažādi lādētāji. Bet, ja tev ir 3 ierīces ar vienādiem portiem, tad tev sanāk, ka tev jānopērk tikai 1 lādētājs. Tāpēc tirgotājiem tas nebūs tik ļoti izdevīgi. Noteikti nāksies saskarties ar skeptiķiem un optimistiem. Skeptiķis domās, mans bizness sašaurinās. Optimists domās, videi draudzīgi dzīvosim. Datoriķiem būs daudz vieglāk ar vienu vārdu. Trešajā stacijā viņi iejūtas žurnālistu lomā, kā tad pasniegt sabiedrībai šos jaunumus. Šī ir 3. stacija, mediju pratību žurnālistu stacijā, un tad turpinām iepazīt Eiropas parlamenta lēmumu pieņemšanas procesus. Nelielu stāstu 6 vārdos ar dzirkstelītu un jaunu pieeju. Sāktos ar to, ka situācija ir kritiska. Tad es noteikti ieliku kaut kādu bildi, kur dzīvnieki apvienojušies vados. Un uzsver to, cik pozitīvi būs, ka varēs kaut vai draugam aizdot. 4. stacijā tā ir tāda radošāka stacija, kur viņi lemj, ko darīt ar vecajiem lādētājiem. Vai viņam iedot otro dzīvi, otro elpu, pārstrādājot kādā mākslas priekšmetā, pārstrādājot kādā sadzīves priekšmetā? Izdomājām izveidot Ziemassvētku rotājumus. Es domāju, ka šī spēle ir izcili labi izstrādāta tieši tādēļ, lai jaunieši, kas viņu spēlē, saprastu, ka demokrātijās lēmumu pieņemšana ir komplicēts, bet ļoti svarīgs process, kurā ir patiešām jāieklausās visos spēlētājos, visās sabiedrības grupās. Un no jauniešu teiktā es sapratu, kā Eiropas parlaments ir izveidojis tādu kopienu, kuras nosaukums ir Mēs esam kopā.eu. Dodamies, skatāmies, kas tur ir un pievienojamies šai kopienai. Paldies jums! Un no jauniešu teiktā es sapratu, kā Eiropas parlaments ir izveidojis tādu kopienu, kuras nosaukums ir Mēs esam kopā.eu.